Kuram Sonika Exe ir visvairāk dzīvību? Mēs rīkosim sacīksti ar visiem Sonika Exe, lai noskaidrotu, kuram ir visvairāk dzīvību. Un beigās viņam būs jāsacenšas ar Hipersoniku. Tur būs Sonics.exe, Lord X, Black Sun Sonic, Sonics.exe un daudzi citi. Papildus būs arī slepeni varoņi, kuram būs visvairāk dzīvību. Lai to noskaidrotu, neaizmirsti nospiest patīk, abonēt kanālu un ieslēgt zvaniņu, lai tev būtu tikpat daudz dzīvību kā Sonicam Exe. Aiziet! Laipni lūdzam kanālā Leons Figaro. Nospiest patīk, komentāru un arī abonēt. Seko man sociālajos tīklos, saites ir aprakstā. Un ieslēdz to zvaniņu ar vienu vienkāršu pogu. Un tagad sagatavojies! Izrāde sākas! Paliec skatīties video, ja tev patika šīs iesmas. Nu, draugi, sagatavojieties patiešām episkam video. Jo jā, visi un katrs no Sonika Exe saskarsies ar dzīves trasi. Un nekur neiet, jo drīz atklāsim slepenos varoņus. Šī trase ir diezgan biedējoša un rada sliktu sajūtu. Kurš no viņiem visiem izdzīvos? Ir tikai viens veids, kā to uzzināt, un tas ir to darot! Jā, puiši, to darot! Tātad tagad ir Baby Sonika kārta! .exe! Viņš var būt .exe un viss, ko jūs gribat, bet man viņš šķiet ļoti mīļš! 3, 2, 1, aiziet! Labi, pirmos slazdus viņš labi izvairās. Lai gan tagad uguns viņu ietekmē un viņam diezgan sāp. Aiziet, tur viņš ir. Nu viņam sanāk lieliski un viņš tiek līdz ūdenim. Un redzam, ka viņš nemāk peldēt, bet viņš mēģina. Un izskatās, ka viņam tas izdosies. Uzmanību! Jā, bet uzmanies viņš nevar izkļūt. Tie kaktusi viņam nodara diezgan lielu kaitējumu. Aiziet, Baby Sonic, .exe! Dari kaut ko, mēģini tos salauzt. Bet tur viņš arī paliek. Tur viņš ir, Baby Sonic, .exe kaktusu līmenis. Nav nemaz slikti sākumam, viņš ir ticis tālu. Un tagad uzmanies, jo nāk pieaugušais Sonics Exe. Tātad Sonic.exe, vai esi gatavs dot visu no sevis? 3, 2, 1, aiziet! Nu, viņš izvērās no slazdiem un dodās tieši ugunī, kas viņu dedzina un sāpina, bet viņam izdodās izkļūt no tās un nonākt ūdenī. Lūk, viņš ir pie kaktusiem! Labi, viņš var no tiem izkļūt un tos strateģiski salauž. Ko viņš arī dara? Labi, padarīts Sonic Exe! Un tagad pie zirnekļu tīkliem! Ļoti labi, viņš mazliet iestrēgs, bet var diezgan labi virzīties uz priekšu. Ir pienācis laiks pārbaudīt, uz ko ir spējīgs mūsu mīļākais creepypasta varonis. Aiziet, Sonic Exe, aiziet! Nē, skābe! Uzmanies no skābes, jo viņš mēģina aiziet, draugs, lūk, viņš ir! Un viņš netiek pāri skābei! Tur ir Sonic Exe, pagaidām pirmajā vietā skābes līmenī, viņam ir visvairāk dzīvību. Tagad mēs turpinam ar oriģinālo un tumšo Sonic Exe, vienu no pirmajiem, kas pastāvēja. Te nu viņš ir, mūsu creepypasta! 3, 2, 1, aiziet! Nu, tā ir visvarena, ikoniska, stabila, spēcīga, nepārprotama būtne. Un viņš pārvar uguni, slazdus, ūdeni, viņam tas izdodās lieliski. Un arī kaktusus. Labi, izskatās, ka viņam ir diezgan daudz dzīvības. Paskatīsimies, vai viņš var stāties pretī visvarenajai skābei. Tur dodas Sonics.exe un aiziet! Viņam tas sagādā grūtības, bet viņš to izdara. Tomēr būtas viņu tikko pabeidza. Lūk, mums ir oriģinālais Sonics Exe, kuram līdz šim ir bijusi visvairāk dzīvības. Un tagad, draugi, sagatavojieties, jo ir kārta Lordam X, vienam no jaunākajiem. Tātad, Lord X, aiziet, ko tu vari izdarīt? 3, 2, 1, aiziet! Nu, ir diezgan daudz slazdu, bet viņš tos izvairās diezgan labi. Viņš metas uz priekšu ar pilnu jaudu, un ūdens viņam pilnīgi vienalga. Uzmanīgi, jo pie kaktusiem viņš zaudē nedaudz dzīvības, bet tos arī salauzīs. Kļūst mazliet sarežģīti, bet viņam izdodas, un viņš tiek prom. Aiziet, Lord X, aiziet! Vai tu spēsi pārvarēt vissuverenās skābes šķērsli? Ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt! Aiziet, Lord X, tu pret skābi! Re, viņš iztur, noturās, izdzīvo, wow, viņam izdevās! Bet tagad buldes, uzmanies! Izskatās, ka viņš var izvairīties no dažām, bet viņam tomēr trāpa! Aiziet, Lord X, tiec ārā no turienes, tu vari! Jā! Nē! Tur mums ir Lord X, kurš ieņem pirmo vietu, izlīdzinoties ar oriģinālo Sonicu Exe. Esiet ļoti uzmanīgi! Nu, draugi, jums patīk šis video, vai ne? Tad sagatavojieties! Ir pienācis brīdis, sagatavojieties! Atbloķēt pirmo slepeno varoni, tāpēc ātri! No šī brīža tev ir tikai 20 sekundes, lai nospiestu patīk, abonētu kanālu un ieslēgtu zvaniņu, lai atbloķētu slepenos varoņus.
Turklāt, ja komentāros ierakstīsi vārdu Sonic.exe, tev būs tikpat daudz dzīvību kā viņam, tāpēc es tavā vietā pasteiktos, jo laiks ātri beidzās. Nu, banda, bandos, jūs esat uzvedušies diezgan labi. Tātad ir pienācis laiks atbrīvot pirmo slepeno varoni. 3, 2, 1, un te nu viņš ir! Sonic teips nolādēts kāds zvērs! Un no otras puses mums ir otrs slepenais varonis, kuru neatbloķēsim līdz pašām video beigām, tāpēc paliec līdz beigām, lai to redzētu. Tātad, draugi, tagad ir kārta vienam no jaunākajiem Sonic Exe, Sonicam X. Sonics.exe, kuram ir āķi roku vietā un tikai viena acs. Apskatīsimies, uz ko viņš ir spējīgs. 3, 2, 1, skrien! Labi, viņš ļoti labi izvairās un sāk degt, bet veiksmīgi izlec tieši ūdenī. Skatāmies uz kaktusiem. Viņš lieliski pieķeras ar saviem āķiem. Ak, mans dievs! Un tagad viņš jau ir zirnekļu tīklos. Tagad paskatīsimies, kā viņš tiks galā ar visu to skābi, kas nāk virsū. Turiet mūsu āķu Sonics pret skābi, kas viņam nodara diezgan lielu kaitējumu. Paskatīsimies, vai viņam izdosies to pārvarēt. Un nē, viņam tas neizdevās! Tur viņš ir, tajā pašā līmenī kā filmas Sonic Exe! Tas ir diezgan labi, un viņš ir pierādījis, ka viņam ir diezgan daudz dzīvības. Un tagad uzmanību, jo ir Chainsaw Sonica kārta! Šis īstais motorzāģa dēmons! Viņš aktivizē visu savu spēku un dodas uz priekšu! Labi! Viņš to dara neticami! Uguns viņu ietekmē, bet viņš ir ieslēdzis savus motorzāģus uz maksimumu! Paskatīsimies, kā viņš iznīcina kaktusus! Un izskatās, ka viņš tuvojas! Tagad ir skābes brīdis! Vai viņam izdosies to pārvarēt? Uz priekšu Chainsaw Sonics mēģina pārvarēt tik bīstamo skābi! Un viņam tas izdodas! Tagad paskatīsimies uz bultu slazdiem. Viņš ar savām motorzāģiem nogriež visas bultas, un viņš tiek tam cauri, bet tad viņš iekrīt tieši lavā, un tur viņš neko nevar izdarīt. Tātad Chainsaw Sonics, lūk, viņš ir pagaidām pirmajā vietā. Čalis ar visvairāk dzīvībām no visiem. Un tagad uzmanību, uzmanīgi, jo tagad ir Sonic Exe kārta. Tātad, te mums ir šis briesmīgais briesmonis, kurš iet uz pilnu klapi. 3, 2, 1, aiziet! Labi. Viņš labi izvairās no slazdiem un dodas uz uguni. Tas viņu ietekmē, bet ne pārāk stipri. Skatāmies uz kaktusiem. Viņš tos pārvar ļoti labi. Tīmekļi viņa tikai palēnina, un viņš dodas tieši uz skābi. Tā viņu ietekmē, bet daudz mazāk. Viņam viss izdodas ļoti labi. Skatāmies uz bultu slazdiem, kas uz viņu šauj. Tie viņam nodara pāri, bet nepietiekami. Paskatīsimies, kā viņam tagad klājas lavā. Lava viņu diezgan ietekmē. Paskatīsimies. Izskatās, ka viņš to pārvar. No, viņš ir augstā līmenī, bet šeit apakšā slazde viņu iznīcina. Tā ir kombinācija, kas viņu iznīcina. Neizskatās, ka viņš varētu stāties pretī hipersoniskajam. Nē! Slazdi nepārtraukti viņu sit. Viņš mēģina izkļūt, bet viņam nesanāk. Tur mums ir Sonic.exe, kuram līdz šim ir bijis visvairāk dzīvības, bet vēl nav sastapies ar zvēru. Un tagad uzmanīgi mēs pārējām no Sonic.exe uz Sonicseater.exe. Ak vai! Tātad tur mums ir ūdens zvērs. 3, 2, 1, sākam! Nu, lieliski izvairās, un uguns viņu neietekmē. Protams, tas ir ūdens radījums, un šeit ūdenī viņš jūtās lieliski. Redzēsim, šķiet, ka kaktusi viņu nedaudz aizķer, bet nepietiekami. Šis zvērs ir ļoti bīstams, un paskatīsimies, lai gan viņš ir labs peldētājs. Skābe viņam nodara kaitējumu, bet es domāju, ka tas nav pietiekami. Viņš iztur triecienus, viņam ir diezgan daudz dzīvības, redz, tur viņš ir, un viņš iztur skābi. Viņš dodas tieši uz bultu slazdu, kas patiesībā viņam nodara diezgan lielu kaitējumu, bet viņš to pārvar, un lava viņam neko nenodara, jo viņš ir elles peldētājs. Šķiet, ka arī šos slazdus viņš pārvar bez problēmām. Viņam tas izdodas lieliski. Un tagad ir pienācis kaujas brīdis. Vai viņam izdosies uzvarēt Hipersoniku? Aiziet! Ak, mans dievs, viņam ir daudz dzīvības, bet Hipersoniks tiešām spēj to atņemt. Hipersoniks saņem dažus triecienus, bet tie nav pietiekami spēcīgi, lai viņu uzvarētu. Lūk, tas notiek! Hipersoniks turpina uzbrukt, bet Sonicseater aizsargājas. Sonicseater! Viņš netiek ar viņu galā! Tātad Sonicseater Exe šobrīd ir tas, kuram ir visvairāk dzīvības. Normāli ar tādu tanka ķermeni viņš iztur visu.
Un tagad uzmanību, mēs pārējām uz Sonics.exe superversiju! Supersonics exe! Tā nu mums viņš ir! Gatavs visām! Atbrīvo savu spēku! Un tur viņš iet! Nu, viņš izvairās no visa! Lieliski! Viņš to dara neticami! Paskatīsimies uz kaktusiem! Viņš tos pārlec perfekti! Un krīt, zirdekļu tīkli! Tur viņš ir! Atbrīvo visu savu supersonika.exe spēku! Un dodas tieši uz skābi, kur viņš pārpeld tā, it kā nekas nebūtu. Ak, mans dievs, viņš ir ļoti spēcīgs, un ar savu spēku viņš ir apgriezis bultes tā, lai tās viņu neietekmētu un nešaut uz viņu. Mamma mia, lavas brīdis! Jau nāk! Lava viņu ietekmē daudz vairāk, vai viņš to pārvarēs? Tā viņam nodara diezgan lielu kaitējumu, bet viņš tiek galā! Un tagad tiešām viņš dodas ar visu spēku, atbrīvo savu spēku! Un viņš metas uzbrukumā, tur viņš ir! Uzmanīgi viņš krīt bīstamā vietā, lec ar hipersonisko! Bet šis sit ļoti spēcīgus sitienus, kurš uzvarēs šajā līdzvērtīgajā cīņā? Nē, supersonics.exe ir mīdīs! Un tur viņš paliek pilnībā pārklāts ar citer ekseroku, sakauts ar hipersoniku, kuru būs ļoti grūti iznīcināt. Bet, draugi, svarīgākais ir tas, ka mēs jau ejam pie pēdējā parastā tēla. Nāk Black Sun Sonics! Tātad, ejam! Gatavs radījums, tumšs un dīvains! Aktivizē viņa tumsu, pacelies viņu sirdīs un iznāc ārā! 3, 2, 1, skrienām! Nu, viņš tiek galā diezgan labi un izvairās no daudzām problēmām. Uzmanību, viņš tuvojas kaktusiem, un arī tos pārvar lieliski. Uzmanies, nāk skābe, un viņš saglabās savu tumsu. Lūk, viņš ir! Skābe viņu skar, bet viņa tumss atjauno diezgan daudz dzīvības. Tā ka lūk, viņš ir! Viņš atbrīvo savu tumsu un izveido lielu bumbu! Viņš novirza visu! Redzam, ka viņš koncentrē vēl vairāk tumsas un spēj to pārvērst lavā. Neticami! Viņš uzreiz dodas pie pēdējām lamatām, kas viņam nodara zināmu kaitējumu, bet viņš tās labi izvairās. Viņš atbrīvo savu tumsu un dodas pēc hipersoniskā! Aiziet! Black Sun Sonic spēks vai hipersoniskā gaisma. Ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt, un tas notiek tieši tagad! Viņi abi dod visu no sevis! Uzmanību! Viņš gatavo savu tumsu un uzvar viņu! Neticamais Black Sun Sonic uzvar hipersonisko! Izlec pāri pēdējiem slazdiem! Ej! Mums viss aizgāja pa pieskari! Draugi, uzvarēt hipersonisko var atstāt nopietnas sekas, un Black Sun Sonic ir tas, kuram no visiem bija visvairāk dzīvības, bet viņš iekrīt vienā no pēdējiem slazdiem. Un, draugi, tuvojas pirmais slepenais tēls! Nolādētais Sonic.exe! Te nu viņš ir! Gatavs iziet! 3, 2, 1, aiziet! Ar savu dēmonisko auru, ar visu pasaules spēku viņš to dara neticami un tūlīt iznāks! Viņš iziet lieliski cauri kaktusiem un dodās tieši uz skābi. Ak, mans dievs, viņš atbrīvo visu savu spēku un dara to lieliski. Bultas viņu nedaudz ietekmē, bet viņš tās izvairās. Izmanto savu spēku arī lavā, bet viņam tas ir vienalga. Viņš ieiet pilnībā un tomēr spēja tikt cauri, paskatīsimies. Viņš izvairās no slazdiem cik var un dodas pie hipersoniskā. Paskatīsimies, kādus milzīgus sitienus šis radījums izdara. Un, ak, Dievs, tumšs zibens viņu ir uzvarējis! Lūk, mums tas ir! Viņš pārlec pēdējos slazdus un izvairās no tiem perfekti! Uzmanību, tas viņam sagādā grūtības, bet viņš tomēr izvairās no visiem! Uzmanīgi! Nē, viņš iekrīt smalcinātājā! Un viņš nespēja tai pretoties, arī viņš dodas atpakaļ uz lobby tieši pēdējā pārbaudījumā! Te nu viņš ir, bez hipersonika nolādētais, kuram bija visvairāk dzīvību, bet viņš tomēr netika līdz laimes portālam, pavisam nedaudz pietrūka. Un, draugi, ir pienācis patiesības brīdis. Pēdējais slepenais tēls pat neeksistē. To esmu izveidojis es pats, un tam ir vislielākā vara, kāda jebkad redzēta. 3, 2, 3, 2. Jā, hipersonic.exe! Jā, draugi, novērtējiet šo monstru! Ar melniem matiem, baltām adatām, baltiem acīm, kas pārspēj spēku un viņa egze formu! Tātad, šeit viņš ir, gatavs parādīt mums savu spēku! 3! Ak, mans dievs, cik daudz papildus sirdis viņš ir ieguvis! 2, 1, aiziet! Šis briesmonis ir pārāk spēcīgs! Viņu pilnīgi nekas neietekmē! Tas ir neticami! Uzmanību, jo viņš dodas pie skābes, kas viņu arī gandrīz nemaz neietekmē! Paskatīsimies uz bultām. Tās viņam pilnīgi vienalga. Lava
Viņš izdara vienu no saviem sitieniem, vēl vienu no saviem sitieniem. Un tas arī viss diezgan vienkārši. Šie pēdējie slazdi viņam arī neko nenodara. Uzmanīgi, jo viņš atbrīvo savu tumsu, lai stātos pretī hiperšādik. Viņš jau ir gatavs. Lec! Un Dievs! Kas tas bija? Te nu viņš ir! Dodās uz nākamajiem slazdiem un tos arī iznīcina. Un arī drupinātāju viņš noņēma. Sasodīts viss pa vidu! Ja kādam vēl bija šaubas, te nu ir visa viņa dzīvība atpakaļ, un mums ir skaidrs uzvarētājs. Jo beigu beigās tas, kurš nonāk laimes portālā, nav neviens cits kā Hipersomiks, hipershadik.exe. Un tā šāda būtu klasifikācija ar Baby Soniku. Babysonic.exe pēdējā vietā, bet viņš ir iekritis kaktusos, kas ir diezgan labi. Sonics.exe un Sonics.exe ir iekrituši skābē. Warbiks un ordinālais Sonics.exe, kur ir tikuši līdz bultu slazdām. Seiso the Saints of Sonic, kurš ir ticis līdz lāvas līmenim. Shinsonic Exe, kurš ir palicis pēdējā slazdā. Pirms Hipersonika, kurš ir ticis galā ar Siter Exe no Sonika un Supersonika Exe. Pēdējās slazdi ir atstājuši 3. vietā Black Sun Soniku, un drupinātājs, kas vairs neeksistē, nolika nolādēto Shin Soniku 2. vietā. Par skaidru uzvarētāju kļuva Hipersonics, hipershadik.exe. Tātad, draugi, ar to arī šīs video ir beidzies. Ceru, ka jums patika. Ja tātad jūs jau zināt, kas jādara, nospiediet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet zvaniņu un komentāros uzrakstiet, kuru citu varoņu savstarpējo cīņu jūs vēlētos redzēt šajā izaicinājumā. To visu pateicis, Tito Leons atvadās. Tiekamies nākamreiz ar vēl vairāk! Uz redzēšanos!